Nu, pusstundu, karoči izrunāsies. Jā, palaid, vai ne? Viss tu noteikti. Latvijas pirmā šorttrack podcasts. Labrīt. Mums ir Roberts Krūtbergs. Viņš arī daļai, man liekas, arī iniciators, varētu teikt, šitam visam bija. Jā. Piekrīt, ka varam turpināt. Neviens man negrib palīdzēt. Nu, tas vienīgais. Un Vīka mums operators, režisors, asistents, direktors un viss pārējais. Meklējam sponsors mūsu podcastam. Vēl neesam ielikuši nekur. Bet nu labi, kā lai iesāk? Pirmais jautājums Robim. Laikam jau pagājis mēnesis ar kapejkām. Kā jūties pēc bronzas medaļas iegūšanas? Olimpiādā 1500 metros 2026. gadā. Jā. Kā tev ceļi? Man pierakstīts pa ceļiem uzprasīt un vienkārši izstāst sākumā, kā tu jūties tagad. Mēnesis pagājis. Nu jā, tagad ar ceļiem ārstēju ceļus. Magnētiski, tas ir nemagnetisks lāzera procedūras beigušās. Tagad atliek tikai vingrots. Mums vēl sezona pa lielam tikai beidzās pirms 8 dienām. Reinis mums atbrauc no Kanādas jau tagad mājās. Tā kā, principā, man arī vajadzēja būt uz pasaules čempionātu, bet, tā kā man bija tās ceļu traumas, atbraucot atpakaļ, man izrādās, ka abi divi ceļi bija nedaudz bojāti, jā. Kreisajam celim bija iekaisums un labajam celim tad tā daļai saišu plīsums. Un, kā es jūtos, diezgan labi. Un tie abi ir no tā viena kritiena? 1000 metru priekšējais? Visticamākais, kad šis te otrs celis vienkārši kompensēja to, kad bija tas saišu plīsums. Tāpēc lielāks slodzi. Jā. Bet tas kritiens bija pirmajā skrējienā? Pirmajā dienā, jā. Pēc tam jūs finālā divi sitāties un viņš arī bija, man liekas, A-finālā 1500. Cik reiz tu ir redzējis to A-finālu jau? Kā es tur teicu, 54. reizi laikam, jā. Forši, nē, cerams, te ceļi ātri savadīs kārtībā, bet man liekas arī pilnīgi normāli, ka tu pēc tas tur sezonas un visi vienkārši paņem brīvu, jo man liekas ir korejiešu meitenes un Huangs pagājušajā olimpiādā arī noslidojumu paņēma brīvu, arī viņš tagad dabūja medaļu. Pasaules čempioni arī daudz nepiedalās. Jā. Tā kā ir ceļuši arī ne tikai šortrekā ātraslošana arī. Jā, visiem kaut kā tā olimpiāda tiek noslēgta, ja ir labi rezultāti, izņemot varbūt Nīderlandietis Jens van Wout. Jā. Viņš bija palielam tāds, kas bija visvairāk medaļas izcīnījis, bet tāpat izlēma doties tālāk startēt pasaules čempionu. Tu skatījies pasaules čempionu? Sanāc kaut ko tur, kas tur baigi raibi. Turks 15 metros Furkons un Anglis arī, man liekas, tāds interesanti. Jā, es saku, viens ir tas, kad varbūt nebija es, protams, nebija arī tur daudz citi, kas var izšaut, bet jā, Turkam medaļa 500 metros, Britam arī bronzi, jā. Es nezinu, ar bronzi vai kas vai? Un Nadalīni arī nedabūja Itālijas? Nadalīni dabūja sudrabu, jā. Un man Itāļi likās olimpiādā priekšrējiem 1000 vai kur, man likās, viņi tā kā vienkārši bum ies, bet dabūja savu zelta medaļu miksētajā stafetē un viņi laikam atpūtās. Es nezinu, pēc tam Sīgalam vispār bija, man liekas, bēdīgi. Man bija 3 slidotāji, kuri likās, viņi būs finālos un viņi būs medaļās. Bija Sīgals, Jens un kanādietis Danjung, kā pareizi saka. Un, protams, bet tas ir ārpus. Kā tev pa tiem itāļiem tur olimpiādē likās, kas viņiem tur notika, izmainījās vai? Man liekas, ka Petro Sīgalam vienkārši tās bija viens no neveiksmīgākajām sacensībām. Tā kā, varbūt spēka ziņā viņš bija tur, bet pozīcijas ziņā un tajā, kā viņš, teiksim, atradās vietās, kur nevajadzētu būt. Un sanāca šie te kritieni, nebija kvalifikācijas pozīcijās, un vienkārši viņi parāja līdzi, viņš nokrīt, skrējiens beidzās, olimpiāda beidzās. Bet jūs jau pa gadiem tagad, man liekas, baigi cieši visi. Jūs jau tur, tāda arī draudzīgs kolektīvs, es nezinu, tāds ar citām komandām. Es teiktu ar to pašu kanādieti. Es arī viņam jautāju, kā viņam liekas šī sezona, kāda viņa būs. Tas bija pēc... Danjungam? Jā, Danjinu.
Un es viņiem pēc pirmiem 2 pasaules kausiem prasīju, nu, kā tev liekas šī sezona, kāda ir kopumā? Vai grūtākā sezona līdz šim, vai, nu, tā kā viņš jau arī diezgan daudz gadus ir startējis, arī junioru vecumā mums bija arī sacensības kopā, tad, nu, viņš man teica tā, ka viņam liekas, ka, nu, šī sezona ir tāda vissaspiestākā un jebkurš var izšaut. Tā kā, nu, viņš teica, ka viena no grūtākajām sezonām līdz šim, kas ir vispār bijusi. Es jau toreiz, man liekas, pēc olimpiādas uzreiz teicu, vai kādam, man liekas, neviena olimpiādai tik ļoti nav situšies. Man liekas, senāk tā olimpiādas skatās pēdējais 3 tāds, nu, diezgan tā apdzīšanas notiek, un šitas te, un tagad man liekas, tik daudz kritienu, tavs 1500 fināls, nu tāds nav bijis, tur tik daudz kritienu kaut kas notika, jo visi gāja vienkārši uz medaļām un to, un tas, jā, kāpēc jums tik ļoti sitās tagad, kā liekas, kas pamainījies? Nu, es pat teiktu, ka varbūt olimpiādē, salīdzinot ar pasaules čempionu, kas bija pēc olimpiādas, tad man liekas, ka pasaules čempionu bija vēl trakāk. Man liekas, ka pasaules... Tagad vai pagājušajā? Jā, tagad. Jā. Man liekas, tur tie cilvēki gāja uz, nu, pilnīgi kaut kādu riskiskāko risku, un tās traumas, man liekas, bija tik viegli dabūnams pasaules čempionātā. Tā kā, jā, varbūt šoreiz bija tiešām labāk, ja es tur neaizbraucu un pataupījos. Mazums tur, nezinu, būtu tāds konteksts, tāds kritiens, kad viss tās saites ir pāraut, un tad jau būtu pusgads man jāatpūtas. Pieminējām mēs Zīgelu, Itāli. Viņš pieskārās Polim, un tāpēc Pols tika, man liekas, pusfinālā, kā viņš sauc, Nivinskis, pareizi. Mihails. Jūs labi čomi. Jūs pagājušajā sezonu jūs uz podiumā 2 bijāt Monreālē? 2 sezonas atpakaļ. 2 sezonas, tas arī bija forši. Kā tev iet ar poļiem? Sadraudzējušies, forši? Kā jau pēc 5. sezonas vajadzētu būt jau sadraudzējušies. 5. sezona jau viņa? Nu, ja teiksim, nākošajā sezonā es izdomāju vēl ar poļiem kopā trenēties, tad tā būs 6. sezona. 6. Kā viņiem tur tagad izskatās pēc sezonas, vēl visādi jaunumi būs tikai, vai pašlaik vienkārši viss nomierinās? Nu, es domāju, ka ne tikai poļiem būs jaunumi. Es domāju, ka arī daudzām komandām vienkārši parasti jau tu tos trenerus un, teiksim, svarzāles trenerus, fizioterapeitus, galvenos trenerus tu ņem uz 4 gadiem. Pēc 4 gadiem tad tu skaties, vai tev tas rezultāts, ko tie treneri sagādājuši, vai viņš ir atmaksājies, vai atkal attiecīgi tu meklēsi kaut ko jaunu uz nākošiem 4 gadiem. Jo es domāju, ka, nu, palielām, ja tu tagad noriskē paņem kaut ko jaunu, tad vismaz tev ir tas 2 gadu laiks, kad tu vari iztestēt, vai tev tas strādā vai nē. Un pēc 2 gadiem tu atkal skaties, vai tev ir progress kā komandai, vai atkal attiecīgi tad meklēsi kaut ko citu un atkal mēģinās riskēt. Tā kā, nu, poļiem es domāju, ka arī galvenie treneri vairāk nebūs tie paši. Arī fizioterapeits teica, ka viņš vairāk nestrādās ar Polijas komandu. Tā kā saguris vai tā slodze? Nu, jā, es domāju, ka vienam fizioterapeitam uz tādu komandu, kur tev ir 6 džeki, plus vēl 6 meitenes, plus vēl es un Ukrainas Oļegs, kuriem arī, nu, varbūt nav tā, ka mēs tur katru otro dienu ejam pie viņa, bet tāpat tad kaut kas mums arī tajos treniņos notiek, kaut kāds mikrotraumas. Un tad atkal Polijas fizioterapeitam Janekam ir jāpalīdz arī mums nedaudz. Tā kā, jā, es domāju, tas darba apjoms vienkārši ir tāds, nu, ko ir grūti izturēt uz tiem 4 gadiem, un es domāju, ka viņam jau, jā, nedaudz arī tas, ka visu laiku tās braukāšanas notiek, ka mums nav arī ar poļiem viens tāds noteikts izlases centrs, kur mēs trenējamies. Tāpat līdzīgi kā mums šeit Latvijā, kur nav viena vieta, kur, teiksim, tā izlases var būvēties augstāk, jā. Jā, jūs atceros, mēs bija ļoti jauni, mēs sākumā bišķiņa poļiem kaut ko bija, un tad Vika arī sanāca ar Ungāriem, mēs tur, man liekas, vairāk, bet tik veiksmīga poļiem, man liekas, tev bija viena. Jā, Haralds arī bija kaut ko, man liekas, ar poļiem bišķiņ, bet tur vienmēr kaut kāda berzēšanās bija, ka nevarēja kaut ko sadalīt, īsti nesadraudzējies vai kaut kas šitās, jo poļi jau iekšēji viņiem bija, man liekas, arī diezgan viņi tādi cīnījās savā starpā, kā viņiem tur ir tagad. Nu, es domāju, tā cīņa jau parasti bija tāda, kad tev tajās sacensībās tu gribi parādīt kā komanda labāku rezultātu. Teiksim, mēs kā Latvija mums jau visu laiku bija tā cīņa starp Latviju un Poliju, kurš Eiropas čempionātā, kurš būs augstākā vietā. Bet, nu, es domāju, tagad ar visu to, kad varbūt
ejot iekšā pie Polijas komandas, pievienojoties, tad mums jau stafetes komanda praktiski nebija. Jā. Bija tikai es un Reinis, kas pievienojās Polijas izlasē. Un jūs ar Reini, jūs viņus pavilkāt. Man liekas, tad bija šitā cikla sākumā iepriekš olimpiādas, ne? Kad, Jā. Un man liekas, jūs tā viņus, tā kā likās tāds grūdienis bija gan jums un gan Poļu izlasēji. Liels tāds. Palielam, jā, es teiktu, ka tad, kad mēs pievienojāmies Polijas izlasē, tad Mihalam tas bija tikai pirmais gads, kad viņš sudo izlasē. Jā? Viņš vēl juniors bija, man liekas, tas bija pēdējais. Jā, bija juniors, un es domāju, ka mēs arī diezgan daudz noriskējām ar to, ka mēs izvēlējāmies tieši pie poļiem, kuri kā komanda bija salīdzinoši jaunā vecumā. Un, teiksim, nemeklējām kaut kādas citas opcijas, bet tas varbūt atkal būtu kaut kāds dārgāks pasākums, un tad mēs vienkārši gājām uz to, kas bija. Man liekas, arī liela izvēle nemaz nebija kaut kāda Eiropā, jā. Eiropā ir diezgan šoka ar tām komandām un tām izvēlēm. Teiksim, tagad varbūt pēc bronzas medaļas es domāju, ka man daudz vairāk durvis būs atvērts, un es domāju, ka komandas... Bet tev gan arī tāds, ko slidot Eiropā, jūs tā švaka, dienvidkorieši. Bet, jā, nākamais man pie Reini. Jūs ir runājuši par nākamo sezonu, kurā vietā vai pārāk viss vēl svaigs? Tā neziņa, kas mums tagad ir iekšā, tad es domāju, tā vēl pagaidām ir un nav zināms tāds viens centrs, kur mēs brauksim, kur trenēsimies. Jo ir tās runas, mēs bīdam kaut ko par to Daugavas stadionu. Tur kaut kas notiek tad, ja? Kaut kas saimgurē? Kaut kas notiek, bet es domāju, tas fakts, ka notiek, es domāju, ka tas ir tāds vairāk, kad vienkārši mēģina saprast, vai vispār tas ir iespējams, un mums jau nav laiks. Mums jau, jums jau iet, jā. Pēc mēneša tev ir jābūt zināmam lēmumam, kur mēs ejam, kur mēs trenējamies. Mums arī prasīja, vai mēs, teiksim, nevaram šeit pat Ventspilī kaut kādas pirmās nometnes aizvadīt vai kaut kur citur Latvijā. Teiksim, mums jau palījām tikai 2 vietas, tā kā kaut kur citur, tas nozīmē Jelgavā. Un, Ventspilī tas bonus būtu, ka te ir vismaz lielā halla, bet atkal te nedaudz tie matrači ir tādi, ka uz ātrum treniņiem diezgan bīstam būtu mums tas slidot. Bet, teiksim, pirmo nometni, kur mums vispār faktiski nav ātrums jātrenē, tad es domāju, ka šeit pat Ventspilī varētu to izdarīt. Bet jums uzreiz arī kaut kāds sparring partners? Tur Linārds, Štermans? Tur jau ir tā problēma, kad teiksim, viņiem ir tas vecums, ka viņiem vēl jāmācās. Un, lai viņi, teiksim, iet uz Rīgu, uz augstskolu studēt, kā viņi īsti var apvienot to braukšanu šeit, uz Ventspili. Nezinu, attālinātie, bet tur kā tā sezona. Jā, teiksim, attālināt jau nevar studēt visu attālināt. Ir lietas, ko tu vari mācīties attālināt, bet vienīgais, kas nāk varbūt prātā, ir arī tas treneru 2 gadu kurs, jā. Tas LSPA laikam, tur, kur var iziet, jā. Nākamais man ir pa poļu treneri Gregs. Treneris no Francijas, man liekas, mēs ar Vika viņu pat sanāca bišķiņu paslidot kaut kādā, viņš bija uzaicināts Igaunijā uz kaut kādu prezentāciju shorttrack, tur bija tumšs, lāpas uz ledus, Haralds, laikam viņi bija draugi. Tur es viņu pirmo reizi satiku, pēc tam, man ar viņu nebija baigas kontakts, tad viņš aizgāja ar Krievijas izlasi, toreiz tehniskais darbinieks bija, kamēr Viktors Āns slidoja, tas droši vien viņš nenormāli bagāžu dabūja no turiem. Plusā Urzula viņš bija, un vēl bija tagadējais kanādiešu treneris izlasējis Aidmirs Serbs, jā, un ar to, un tagad Polijā, un man liekas, viņš ir pacēls Poļs, tā kā nekad nav bijis. Kā tev ar viņu labi kontakti, jūs tur? Tā, kad ir uzvars, viss ļoti smuki izskatās. Es domāju, kā jums tur aizmugurē tas viss notiek, jo tomēr viņam tik liela komanda izskatās, ka uz vienu cilvēku pa lielam balstās. Es teiktu, ka Gregs kā jau francūzs varbūt ir nedaudz tāds stūrgalvīgs, es teiktu. Un, viņš kā treneris, neko slikti es nevaru teikt. Viņš jau, protams, grib, lai mums sanāk visi tie labākie rezultāti, un tāds viņam arī ir mērķis. Un, teiksim, strādājot ar Polijas komandu, kur ir salīdzinoši liela komanda, tad viņš ir gan kā treneris, gan kā slidu speciālists. Jā. Tā kā viņam arī tas apjoms, es domāju, ka ir diezgan tāds milzīgs. Bet, teiksim, viņam arī
poļi, gan asistenti treneri, gan paši skolotāji ir prasījuši, kāpēc viņš neņem kādu tehniķi, lai viņam tas darbs ir atvieglināts. Lai viņam tikai fokus uz trenēšanu, un kāds cits var ar tām slidām ņemties tur. Jo tas jau arī milzīgs darbs ar tām slidām. Visu dienu, man liekas, tur var pavadīt. Jā, Reinī, jāņem Reinis. Bet jā, viņš kā, viņš teica, ka viņš nevienam neuzticās, un tas, ko viņam, kāda cipara viņam ir sarakstīta un kādas viņš pārzina, tad viņš tikai sev to atstāja. Viņš gan locījiem, gan rādījus taisa. Jā. Bet rādījus arī pats? Viņš tur tik ļoti. Tas cik daudz laika paņem? Tas nenormāli daudz laika aizņem, un tāpēc jau arī ir tā galvenā problēma ar poļiem, kad daudz no sportistiem vienkārši vairāk nenes viņiem slīdes, vienkārši nerāda, un viņi iet pie junioru izlases trenera Dareka un taisa slīdes ar viņu kopā. Tā kā, Gregs savā ziņā viņš arī uzzinot to, ka daudz sportisti iet un taisa slīdes citur, tad viņš arī apvainojas uz tiem sportistiem, un tad tur atkal ir problēmas, Un, tādā ziņā varbūt, nedaudz liekas tas tā bišķiņ muļķīgi no malas, kad viņš nevar to izdarīt, bet viņš arī neļauj nevienam citam to izdarīt. Tā kā, tāda tā galvenā problēma tur. Man, protams, nav nekāda tehniķa balva Latvijā, bet man liekas, Reinis ir ļoti zinošs, un viņš tev arī ir iemācījis. Tagad es kaut kad trenēju Robiju, man nesanāca iemācīt, jo man arī nesatās slidas, un tev nav laiks īsti tiešām tur mācīt nianses, bet Kārlis ļoti iemācījās, bet Reinis, man liekas, ir nākamais līmenis. Kārlis teica, ka tu kaut ko arī tagad daudz vairāk. Es teiktu, ka ja salikt, teiksim, man ar Kārlu kopā, tad es domāju, ka Reinim būtu tikpat liels zināšanas. Tā kā, bet viņš jau arī to dara jau cik entos gadus. Viņš to dara daudz gadus, man liekas, viņš baigi ļoti sīk. Vismaz vienmēr, kad viņš man stāstā, es tur bišķiņ aizpeld, jo tur pārāk niansēti jau paliek. Bet, Es jau ar viņu dzīvojot kopā, man jau sanāk paskatīties, kā viņš tās slidas taisa. Un, teiksim, viņam braucot pāri ar to pulksteni, tad viņam tie cipari visu laiku ir stabili un vispār nemainās. Bet, man, teiksim, ka es lots, man, protams, nebūs tā, ka viņš tur stabili būs, tur būs tā 1-2 ciparu maiņa. Man tas pats bija, un kad tavs brālis iemācījās locīt, viņš man rādīja, viņam arī vienkārši gājuši perfekti, vienkārši tik labi iemācīja tas slīdes. Bet, tas baigi labi, kas sanāca, bet tu pats arī olimpiādēs sanāca kaut ko činī, jo tu beigās slidoji ar veciem asmeņiem? Pagājušos olimpiādas asmeņiem tu slidoji beigās? Viens bija jaunais, viens bija vecais. Jā, šis ir interesanti, ka jūs maini. Senāk tik daudz nedarīt, man liekas. Tagad jau tev katrs mazākais 0,5% ir vajadzīgs, lai tu to skrējienu vispār būtu tev iespēja vinnēt. Šis bija tas mans, es teiktu, ka tie asmeņi, ja es viņus nebūtu nomainījis, es domāju, ka es tik tālu es arī netiku. Tu starp skrējienu viņu izmainījis vai kad tu nomainīji? Kad tas bija, sanāca 1000 metri ceturtdaļfināls. Sanāk, tad, pirmajā dienā mēs nosludējām tikai to atlasi, un tad nākošā diena bija pauze, un tad bija 1000 metros, kad tu ej līdz finālam. Un tad pēc to pirmo skrējienu es arī nomainīju. Sanāk, uz pusfinālu es sludoju ar jau citu asmeni. Kāds tev jautājums būs pa 1000 metru finālu? Tagad tu noslidoji viņu tik finālā, es vienkārši jau tik pārlēmīgs. Finālā noslidot olimpiādu arī tas nereāli. Bet es nezinu, kāpēc man bija ļoti bēdīgi, jo cik bieži tev sanāk finālos. Zini kā, Latvijas tic finālā, tas ir nereāli. Man bija tāda, ka tur nenotika kaut kas savādāks, jo tu tur gāji garām, es ar Krustevu runāju, likās, ka būtu varējis aiziet, bet arī fonā zini, ka tev to celi jau tā ir čau, vienkārši, un tad noslidoja tāds, un ritīgi tāds, bet tāds fināls bija tik tuvu medaļām. Kā tu varēsi saņemties pēc tam uz to nākamo distanci? Es domāju, tas jau tieši iedeva to stūbienu, kad tu tiec finālā, bet tu
teorētiski neko baigi tur neizdara. Bet arī tās diezgan garlaicīgas fināls, es teiktu, kad nebija ne īsti kontakti, ne kāda pozīcija maiņa. Protams, korejietis apzina pārpus, bet pārpus apzīšana pārsvarā. Jā, tur tās beigās viņš no 5. pozīcijas aizgāja pāri pilnīgi. Man liekas, viņam būtu vēl viens aplis, viņš būtu varējis Jens varbūt apdzīt, bet viņš vienīgais, kas dzen pāri, ne? Es nezinu, man liekas, Jens visu laiku vienīgais, kas var izdarīt šīs apzīšanas tik forši un tik ideālā laikā ieslēgties, ir, es teiktu, tikai viņš. Jā. Un tad vēl nāk klāt Itāls, Nadalīni, kas arī kaut ko līdzīgi mēģina, bet viņam pārsvarā ir tā, ka viņš nenotrāpa to īsto brīdi. Un, vai nu tas skrējiens ir bišķiņ jau pātri, kad viņš izdomā iet garām, vai nu atkal, teiksim, viņam kāds priekšējais solotais redz, ka viņš iet garām, jo viņš nevar ieslēgties tik ātri, cik šis te korejietis. Jā. Es nezinu, kas bija iepriekšējais jaunākais čempions, bet tagad teica, ka tas Rims, kā viņš sauc to, Rims, jā, viņš jaunākais pasaules čempions tagad. Es nezinu, cik viņam ir 18? Man šķiet, ka ir 18 gadi. Visi forši, bet pazīstot korejieši ir bijuši, kad šitā iespējams viņam pēlēja Olimpiādu pēdējās 2 sezonas. Viņi ir pārdeguši. Es zinu, ka kad bija, man liekas, Sočos vai kurā Olimpiādē bija vienkārši pirms gada vai korejieši vienkārši pēdējā brīdī kaut kāda ielēc vagonā, bet viņi medaļas nedabūja toreiz. Rims, man liekas, tagad tāds jaunā zvaigzne viņiem, kas tāds potenciāls uz pārējiem, jo pārējie ir turpat, kur visi. Neteikt, ka kāds Huangs uz pieredzi kaut kā. Huangs uz pieredzi ir paņēmē. Pārēji pieredzi. Es nezinu. Man liekas, ka vienkārši, teiksim, ja tas atlēts tev ir 2 gadus pēc kārtas tādā ritīgā topā, kur visu laiku ceļ ārā medaļas, kā, teiksim, arī kanādietis Viljams. 2 sezonas pēc kārtas viņš ir Crystal Globe. Jā. Un tā Olimpiādē. Ups! Un Olimpiādē viss viņam kaut kā, nezinu, vai atkod viņu, vai padaudz. Vai stress, spiediens varbūt. Es domāju, viņš uz seviem uzlika diezgan lielu spiedienu, kad, teiksim, nākot iekšā, tu esi faktiski visus pasaules kausus uzvarējis. Kas tev Olimpiāda jau faktiski tie paši dalībnieki, un tev tikai jāuzrāda tas pats rezultāts. Un kurš dara? 1500 viņš nokrita? Jā, viņš palika 4. Jā. Un tu pēc pusstundas uzrakstu. Es būšu olimpiskais čempions. Un kā domā, kas notika? Protams, nekas nenotika. Viņš nebija nākamajā 1000 metros, 1000 vienkārši, 500. 1000 metros viņš palika 4. 1500 metros viņš palika 5. Kāpēc tu tāds spiediens, lai tu, reku, labi, nekas. Citreiz varbūt tas nostrādāt, bet tas bija, tagad tas liekas muļķīgi, varbūt tad, kad, ja viņam sanāk, tad tas būtu. Iespējams, ka viņš varēja saņemt. Medaļu viņi dabūja miksētā stafetē, laikam. Kas viņiem notika? Tā bija vienīgā. Viņi bija finālā lielajā stafetē? Viņiem, man šķiet, ka viņi palika 4. 4. Man liekas, ka viņiem nebija medaļām. Tā kā... Tur kaut kāda iekšēja. Bet itāļi gan forši. Bet pasaules čempioni arī nekas viņiem nesanāca. 1000 metros uz finiša līnijas, gan arī pirmais, bet armbloks un pēdējais. Jā. Man vienmēr patīk, ka hokejā tā kā katru gadu ir pasaules čempions. Tas, ja uzvar forši, ja nē, tad nākamā gadā no Olimpiādā pēc 4 gadiem tāds. Man liekas, tagad daudz izmainās. Kā bija tas vecākais kanādietis tagad 500 metros, kas gan dabūja? Stevens, jā. Viņam arī laikam traumas ar ceļiem kaut kādas tādas. Viņa draudzene beidza. Paziņoja, ka beigs. Es domāju, vai viņš vēl, pēc spēkiem viņš jau vēl lai tik kapā. Es jau domāju, ka pēc šādiem rezultātiem, kad tu esi olimpiskais čempions, 500 metros, pasaules čempions, tagad man šķiet, ka arī iepriekšējā pasaules čempions ir čempions. Jā, tā kā, ja tu vēl vari noturēt savu formu, tad es domāju, ka pat ar tām visām traumām, kas viņam ir bijušas, tad kāpēc lai viņš, Jo man liekas, ka kanādieši vienīgie, kuri viņi tiešām tai topā visu laiku, šo sezonu pietiek, jo viņiem ir bijis. Tagad Samuels Girardi. Jā, viņš man tiešām tāds, man liekas, viņš jau 10 gadus, lai sudo. Es beigšu, vēl vienu komandas vietu paņems, mums nevajag. Tur top 3 visu laiku. Viņš no olimpisko zelta aizgāja
Ko viņš aizgāja darīt? Griez kokus, Koks, kanādietis, neplasīra. Jā, nu labi, tie man bija jautājumi, laikam, pa olimpiādu pietiks, varbūt, nākamgad. Šis ir mans jautājums, es nezinu tāds uzdevums. Ko tu mainītu sportā, ja tev vēl būtu iespēja tā kā kaut kādu lietu, nevis uz olimpiādu, bet tā kā, es nezinu, visas tavs 20 sezonas garumā, ir kaut kas tāds, šito, ja es būtu izmainījis, būtu forši. Tieši bijis. Sevi. Es pat nezinu, Šortrekā. Varbūt kaut kādu lēmumu tavu lielo, pieņemsim, jūs aizgāju uz Jelgavu, pieņemsim, un kaut kādu, vai citu komandu, vai kaut tāds varbūt kaut kas ienāk galvā. Jā, es varbūt nedaudz biju iedomājies, ka tu man to jautājumu prasīs, ko es izmainītu šortrekā vispār kā spēlē. Tā kā, nē, es pat tev tā kā vairāk, jā, ko tu kaut kādā ceļā savā liktos, kas ir bijis tāds, šitas būtu izdarīts savādāk. Es personīgi, tev toreiz, tu biji laikam priekšpēdējais gads junior čempija Itālijā, es Robertu trenēju. Un es toreiz tev tās asmiņas Itālijā nevarēju dabūt kārtībā. Ja man būtu iespēja otrais, es būtu mēģinājis varbūt tā kā Gregu ar kādu, kas mums palīdzētu toreiz. Tur jau vienkārši sakrīt apstākļi. Tev bija laba asmiņa un tad... Tur jau vairāk bija tas, kad vienkārši tas lēdz bija tāds, ka tev to slīdu vienkārši, tu uzbrauc kaut kam netīrām virsū un tev viss tas asmens pazuda. Es domāju, ka tur bija vairāk tas. Un arī tas, ka, teiksim, te olimpiādē man bija cilvēks, kuram es varu iedot uzasināt. Un man... Viss, kas man ir jādara, ir jāiziet pie Jāna, viņš man saka, kājas. Tur iziet cauri, izmasē. Un pasaules junior čempija jau man tajā īsajā brīdī, tur pēc katra skrējiena, cik bija 10-15 minūtes. Tu vai izvēlies, vai ej asināt slīdes, vai ej atsildies. Un tad, es visu laiku gāju atsildīties. Jo man toreiz, es atceros, es atnācu, sāku trenēt, un es sākā mēģināju jums asināt, kā jums nepatīk tas mans asinājums. Es kaut kad vēlāk, man liekas, iemācījos, bet tur bija tā nianse baigi. Tur jau katram ir, katrs jau asina tā, kā viņš... Jo jūs asinājāt ar normāliem asmeņiem, es asināju, kas man ir. Jā. Es domāju, tas jau arī, teiksim, tagad jau varbūt nevar tik ļoti pamanīt, ka šortreks izmainījies no tehniskajiem aspektiem, bet tas pats arī, kā tu teici, akmens, pilnīgi cits. Tur ir dimanta akmens, pilnīgi citādāk pārasmeņi. Un protams, ka tev viņi labāk uzasinās nekā tie vecie, kas ir tie fossi, tie reāli. Jā, es jau tagad Kāru satieku, Gāno lietiņas, visi tie mazē tās nianses tik labas. Jā, arī tie paši pulksteņi, uz ko tu skaties. Pirms tam tev bija viens pulkstenis, maršīs pulkstenis, tu, nezinu, tev 20 gadus to viņi strādā. Protams, ka tev viņš paliek slikts. Tu uzliec to pulksteni, viņš to nemainās. Tu atkal paņem to pulksteni, kas mums no ķīniešiem, kur mēs dabūjām, tu uzliec un tas pulkstenis vienkārši staigā. Tā kā, tādas mazās visādas lietas. Bet ir kaut kā tāda lieta, kas nāktos, vai kaut kādreiz iespēdēs, ko gribētu pamainīt? Kaut kādā posmā, ko tu gribēji? Vai nekas tāds baigi nenāk galvā? Grūti jau saprast, kā būtu bijis, ja tu, teiksim, kaut ko izmainītu. Es domāju, ka tas mērķis jau trenēties man šā vai tā vienmēr ir bijis, un es domāju, ka tas, kā es esmu gājis un tās izvēles veids, es domāju, ka baigi jau tur neko citu nevarētu es nemaz izmainīt. Jo, tagad medaļa ir, tad jolo. Viss bija labi, viss sanāca, viss sagāja, viss tās lietas, kas nogājas. Jā, labi. Tā, man nākamais no tavs iepriekšējais treneris Evīts Krievāns, kur jūs bijāt, tā kā bijāt, cits uzvārds, bet Jelgavas laikā viņus tur trenēja. Viņai bija viena lieta, ko atceries, ko viņa iemācīja. Evita. Viena lieta, ko es atceros, ko viņa iemācīja. Es domāju, vispār kopumā Jelgavā tas posms bija tāds, kad tur bija daudzas lietas, ko es iemācījos. Tas pats ar to pašu Stjuartu, kopā trenējoties, es domāju, ka vienkārši tā atmosfēra bija tāda, kad tu vairs nevarēji, teiksim, tik viegli nākt uz treniņiem un tur bez maz vai šodien tur bišķi mazāk izdarījis vai ko. Tur bija tā profesionalitāte, es domāju, ir tas, ko treneri Evita ar Stjuartu mums pasniedz, un arī tas, kā vispār kā cilvēkam, es domāju, jādzīvo. Un
diezgan bieži arī Evita bija tas cilvēks, kas jau mums brauca ciemos uz māju, kur mēs dzīvojam. Jūs dzīvojat kaut kādu gabaliņu no Jelgavas Halles Ozolniekos, saprotu, un es arī ik pa brīdi aizbraucu, un vienreiz rītīgi ziemas sniegs, rītīgi slikts laiks, tāds 7 vai 8 no rīta. Robs ar Kāru brauc ar riteni pa sniegu, vienkārši to iesildījušies. Nebija jau īsti varianti. Kādu citu risinājumu mēs tur varējām atrast. Tur bija viss caur sezonu, sniegs, ledus vienalga. Jā. Tev ritenis, tu brauc uz skolu, tev, nezinu, tur apsnīdz pagalms, tu brauc caur to riteni. Nokrīt, tev viss biks netīrs. nav bet vismaz jūs iesildījuši bija, un Evita visu to palīdzēja. Pa lielam arī Evita bija tas cilvēks, kas mums nedaudz arī iemācīja to, kā ir vispārīgi jādzīvo. Teiksim, tajā mājā, kur mēs dzīvojam, tu jau kā... Cik tev bija gadi? Kad... 15. Tā kā, Kārlim bija 17, un tu jau vari iedomāties, kā tā māja izskatījies. Tad, viņi atbrauc un viņi mums, tā teikt, iedeva uzšaubu bišķi pa ausīm, parādīja, kā jādzīvo, palīdzēja mums arī sapirkt visas tās nepieciešamās lietas, lai, teiksim, to māju var pirmkārtām vispār iztīrīt, un tādā veidā arī bišķiņa palīdzot, labāk dzīvot. Jelgavas laiks tāds, man liekas, tas bija tāds baiglavais, man liekas, ka pirmo reizi saved visas latviešu kopā. Kārlis, Copiņš, Zvejnieks, un vismaz bija centrs, kur mēs bija nereāli. Mēs domāju, par tiem 2 gadiem bija diezgan iespaidīgi. Katru dienu ledus, man liekas, gandrīz bija. Un pēcpusdienās jums bija sausie, un tas ļoti labi strādāja. Pa lielam pēc rīta treniņiem tev arī bija diezgan bieži intervāli jāskrien. Jā, es atceros, vienreiz arī aizgāju jums. Copiši vienkārši kā tanks viss noskrēja. Viņi bez emocijām, pēc tam vienkārši aizgāja. Šis bija. Jūs tur gāja kaulā? Iedomājies, tev jāceļās kaut kādos 5:30, tu 6 brauc uz halli, kaut ko bišķiņi uzēd pirms treniņa, un tad tev 8:30 beidzās treniņš. Jā. Teorētiski tu varētu gandrīz paspēt uz skolu aizbraukt, bet citreiz bija vienkārši tā, ka tu biji tik noguris, ka tu aizbrauc mājās, pagulēji līdz 12, tad tu uz pēdējām 2-3 stundām aizies. Un pēc tam atkal treniņš. Jā, pa taiso no skolas, ej uz nākošo treniņu, trenējies tālāk. Un tad tu nāc atpakaļ, mājasdarbi, izpildi mājasdarbus, ej gulēt. Jā. Un tad tu gaidi to vienīgo sestdienas brīvdienu, un tad svētdien tev ir smagākais treniņš, un tad tev tā brīvdiena liekas tā. Jā, pareizi. Taču bija tā viena diena, kad ritīgi traka. Ok, nākamais. No brāli Kārli Krusberga. Šis ir laikam kaut kāds jūsu inside. Ko tu domā par Mike Tysonu? Es nevaru atbildēt uz šitā. Kaut kādi komentāri. Nebūs? Tas mums rītīgs inside jokes. Jā, es tev varu parādīt īstenībā vienu video. Tas mums ir tāds aizgājis jau tik tālu, kad pilnīgi tētim tas joks nāk arī ārā. Ka mēs ar Nike uptempo ejam tur. Mike Tyson. Ok. Tā kā, tas lai paliek Ventspils rajona. Labi, nākamais sanāca viens un tas pats jautājums, bet es prasīju gan Haraldam Silovam, Eiropas čempions ātras lidošanas, cerams visi tie, kas mūs skatās, daži tie cilvēki, un to pašu atbildēja arī Reinis Bērziņš, Robi kolēģis un blablā, un tehnikas labākais Latvijā. Kas ir tavs tā kā trakākais treniņš, kādu tu atceries? Viņi reāli abi vienu tādu pašu jautājumu man uzdeva. Protams, ar Stjuartu kopā. Es domāju, Vācijas nometne vispār kopumā tā 2 nedēļu, tas 2 nedēļu plāns, kas mums bija sastādīts. Es tagad viņu skatos un es nesaprotu, kā tas vispār iespējams. Tā kā, es domāju, jā, tas tur Reinam jāpaprasa, viņš man liekas ātrāk atradīs viņu, bet, es tev arī kaut kad atradīšu, aizsūtīšu un tad varēsi paskatīties. Tur bija, gandrīz 4 treniņu dienā, plus vēl tas, ka tu
vai nu visu laiku trenējies, un tajā brīdī, kad tev nav treniņu, tu ēdi. Jā. Un tad, kad tu beidz ēst, tu ej atkal trenējies. Un, jā, tie treniņi arī beidzās tur kaut kādos mistiskos vēlos laikos, kaut kādos 9:30, un nākošais treniņš tev no rīta atkal tur 6 jāceļās, 7 tev sākās jau. Jā. Tā kā, jā, tas vispār kopējais periods. Nu, es teiktu, ka ja man būtu tāds viens treniņš jāizvēlās, tad es teiktu 3x6, es domāju, ka tas būtu tāds. Uz ledus, jā? Jo jūs arī gājāt skriet kaut kādā kalnā, Jelgavā kaut kādā. Hilrana, jā. Tas arī bija. Tie bija forši treniņi. Tie bija interesanti, jā. Tur tu nevar atpūsties, tev visu laiku jāskrien. Tad, kad tu skrien augšā kalnā, tu mēģini pulsu dabūt pēc iespējas augstāk. Un tad, kad tu skrien atpakaļ, tu nevari iet, stjords stāv tajā augstākajā punktā kalnā, un viņš var pārredzēt visu līdz starta līnijai. Tā kā tu nevari atpūsties. Kāds kreizīs stāsts no laikiem pie Birzuli? Atceries kaut kas ienāk galvā, tur jau viss kaut kas bija. Tur bija garie apļi uz ledus. Es domāju, ka tas bija tas, kas tu atnāc uz to treniņu, un tev ir tāds, kā mēs to nosagulsim. Un jā, cik tur bija 20, 25, 30, un tad atkal lejā. Tad tu vienkārši visu treniņu vienkārši sudo uz apli. Un tas kājas tev tā piedzen, kad jā, tas tāds. Nu arī es teiktu, kad reņģdārzā viss tie skriešanas un arī ar basketbolu komandu, kad mēs kopā vasarā trenējamies, tad es domāju, ka tas arī laiks bija tāds, ko vispilgtāk var atcerēt. Tev bija sanāca to Lasmani? Kāru Lasmanu patrenēties? Viņš bija kaut kādu 1 vai 2 nedēļu pie mums sausēs. Es tik smalki neatceros, kas tas sports. To es laikam vairāk atceros, jā. Lasmanu man tagad sanāk redzēt diezgan bieži lovā. Viņam arī uz rehabilitācijām. Tā kā jā, tur mēs visbiežāk tagad tiekamies. No Ventspils sportis vienkārši labi. Tā, un man laikam pēdējais jautājums no Stora Horspool, kurš arī daļai bija tā Jelgavā iniciators viss, un tas baigi forši. Viņš anglis, kas mēģinās pārtulkot, I understand. Viņš anglis mēģināt, jā. I understand he wanted to win an Olympic medal, but was there a time that he truly believed he would win one, or was it as he crossed the line? Es saprotu, tas ir tā kā, vai tu gribēji, visi jau grib to medaļu, bet vai tiešām? Es domāju, ka tā gribēšana varbūt tāda ir, 110% gribēšana man parādījās tad, kad es to 1500 metru distanci sludoju. Jo finālā? Vispār kopumā to dienu, kad tu sāc pa tiem kārtām, kad tu ej cauri, un man jau tur bija tāda skrējiena, kur man vai nu es veicu to apzīšanu, vai nu es netiek tālāk. Tā kā, jā, vispār kopumā tā diena bija tāda, ka es tiešām gribēju tikt līdz tam A-finālam, un A-finālā ar tiem 9 sportistiem es zināju, ka tur būs visādas sadursmes, visādi kontakti, kurus arī var spēt izmantot. Un jā, varbūt tajā 1000 metros, protams, es tiku līdz A-finālam un es gribēju uzrādīt savu augstāko rezultātu, bet varbūt nedaudz es galvā stāvēju tā trauma vēl pie tam. Un tad nākot iekšā tajā 1500 metros es jau sev noteicu, ka 500 metrus es neslidošu, es vienkārši izlikšos visu, ko es varu uz tiem 1500 metriem. Un tad sanāca, jā. Tev pusfinālā arī nogāzā, es neatceros, cik aklīs beigām Feliks Russell, kanādietis, ieleca savu lecienu iekšā. Tur nebija vieta. Un tāds, protams, zin kā olimpiāda un visi tie tiesneši tāds, cerams, tu iedos tādu, jo vajadzētu, bet tā ir olimpiāda, viņi nezin, kā tur tie leņķi var paskatīties. Plus, tev tas cēlis jau ir beigts un vēl vienkārši, Nē, tas skrējiens bija tāds, kur, teiksim, ja tu man jautā, vai es zināju, ka man būs advans, tad, jā, tur bija 99,7% iespēja, ka būs advans. Bet tas kritiens kopumā sanāca tāds ļoti veiksmīgi. Un tieši tajā kontaktā man sanāca vispirms redzēt viņu ārpusē. Un parasti, ja tu, teiksim, redz savu sportistu ārpusē, tad tu zini, ka viņš nebūs labi. Tāpēc, kad viņam jau nebija opcija. Vai viņš man lec iekšā un mēģina riskēt, tikt uz A-finālu, vai palielam nav jēga viņam, ja viņš neriskē.
Un tā kā es viņu redzēju, ļoti labi, ka es viņu redzēju, pamanīju laicīgi, tad es arī nedaudz izmainīju to trajektoriju. Šis te konteksts bija tāds, ka tur bez variantiem. Jā. Man liekas, pat tā, kad tu finālā slidoji vēl pēdējais aplis, es zinu, ka tur ir Dunžings. Viss kaut kas ir noticis. Pēdējā taisne. Man liekas, 1 vai 2 bloki taisnē tusi. Tu vēl man tāds, kā tā vēl var būt. Bet man liekas, es tik daudz zinu, ka šortakā kritieni man tāds, tagad ir tas finišs. Un pat Robs ir nofinišējis, visi jau priecīgi. Un vēl gaida to tiesneša lēmumu, ka viņš kaut ko var. Zinu, restartu uztaisam vispār tāds. Bet jā, tas bija... Jā. Turpat, tajā skrējienā, kur man likās, man jau tur nekāds konteksts nav bijis un es neko neesmu pārkāpis. Jā. Tāpat galvā stāv tas... Jā, kāpēc gan jau es Latvijas, gan jau man izdodas tāds. Bet tas sākam šortaka īpatnība vienkārši tiešām. Un jūs jau ar Reini ļoti daudz dabūjāt pēdējos gados. Bet tur daudziem jau visu laiku dod. Nē, teiksim, tad, kad ir jāriskē, tu jau riskē. Jā. Tu jau ej uz to, lai tu izcīnītos augstākos rezultātus. Un, ja tev teiksim, kaut kas nesanāk, tu dabūtu diskvalifikāciju, tu jau attiecīgi no tā mācies. Protams, sportisti, kas nemācās, un viņi tādas diskvalifikācijas visu laiku taisa, un tās mistiskās apzīšanas un tas trauma risks jau šortrekā sevišķi ir milzīgs. Arī tai pašai Polijas sulotājai, es domāju, ka tur man ļoti nepatīkams skats bija. Jā, tas bija. Tur sanāca, kā lai mēs pasakām, poļu slidotājai priekšā amerikānieti, viņa apdzina. Viņai izslidēja kāju, un tā kāja kaut kā ļoti sliktā veidā izlūza ārā, un tad tā kāja galīgi uzšāvās uz augšu, un viņa arī laikam krita sanāca tajā momentā. Un tad, tas ir viens no skarbākiem. Bet senāk tik daudz kritienos nemeta kājas uz augšu. Junioriem varbūt bija, bet tik ļoti kā tagad lielie, ka ieķerās ledu un vienkārši tā kā atspēr. Es teiktu, ka tas jau arī no tā, ka ledus kvalitāte varbūt nebija tā pati labākā. Un, ja mēs salīdzinām Ķīnas olimpiādi, kur tas ledus bija, viņi labāk nevarēja uztaisīt. Tad, teiksim, Itālijā, Milānā, tad, tā ledus kvalitāte bija kā jau uz Eiropas ledu, nekas īpašs. Bet kur tev Ventspils treniņi ledus varbūt ne tas labākais pasaulē vismaz norūd, jo kanādieši arī, es saprotu, vienīgai, kas trenējas uz labu ledu, ir amerikāņi, un viņiem tas nepalīdz. Jā, amerikāņiem ir ļoti šoki. Arī tikai viena nedēļa priekš tā, ka viņiem ir ļoti laba sistēma, ļoti labs centrs. Ātrākais ledus pasaulē kā nekā. Bet tas nepalīdz, ja tev pārējie visu ledu sliktāki. Pēdējais jautājums no Stuarta, protams, dramatiskāks, bet labs jautājums man patīk. Kas ir tavs nākamais mērķis šortreka ātrslidošana? Šortrekā vienkārši, jā. Nākošais mērķis, tā kā man Eiropas čempa sudraba medaļa jau ir iegūta, olimpiādē bronza ir iegūta, tad es domāju, ka nākošais mērķis vajadzētu būt pasaules čemps noteikti. Un tajā pašā Eiropas čempionātā gribētos čempionu titulu iegūt. Un, olimpiādē, protams, pēc 4 gadiem tas mērķis būs augstāk nekā bronzas. Tas būs attiecīgi vai sudrabs, vai cerams, ka zelts. Tā kā tie būtu tādi mērķi. Jā. Man jau varbūt angliski vajadzēja pateikt, lai Stuarts varētu saprast. Es jau teicu, ka pārtulkošanu iedošu viņam atbildi. Tu vari pēc tam uztaisīt video. Tas laikam man pa lielam viss. Vika, kāds jautājums Robim? Viss jau ir dzirdēts. Viss jau ir dzirdēts.